Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Reaģējot uz pieaugošajiem draudiem mediju brīvībai un dzīvotspējai, Eiropas parlamenta deputāti ir pieņēmuši nostāju par tiesību aktu, kas stiprinās Eiropas Savienības mediju pārredzamību un neatkarību, un tagad var sākties sarunas ar Eiropas Savienības padomi par akta galīgo tekstu. Ar šodien pieņemto nostāju par Eiropas mediju brīvības aktu Eiropas parlaments vēlas noteikt, ka dalību valstīm ir jānodrošina mediju plurālisms un jāaizsargā mediju neatkarība no politiska, ekonomiska vai privāta rakstura iejaukšanās. Polija un Čehija paziņoja par pārbaužu atjaunošanu uz robežas ar Slovākiju, lai ierobežotu augošo nelegālo imigrāciju. Sagaidāms, ka abās valstīs pārbaudes sākotnēji ilgs 10 dienas. Slovākijā nelegālo imigrantu skaits aug, pamatā viņi ierodas caur Ungāriju un Serbiju. Šā gada 8 mēnešos Slovākijā konstatēti gandrīz 25,000 valstī nelegāli iekļuvušo migrantu. Lielākoties tie apgalvo, ka ir sīrieši, atbilstoši starptautiskajām tiesībām, viņus nedrīkst aizturēt vai deportēt, un viņi turpina ceļu uz Rietumeiropu. Vācijas kanclers Olafs Šolts Hamburgas fórumā Dialogs ar pilsoņiem pauda, ka pasaules sabiedrībai ir jāpalielina spiediens pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai panāktu, ka viņš aptur karu Ukrainā. Savukārt Baltā nama preses sekretāre Karina Žanpjēra pavēstījusi, ka Amerikas Savienotās valstis gatavo Ukrainai jaunu palīdzības paketi, kas tikšot nosūtīta tuvākajā laikā. Pēc viņas teiktā, Amerikas Savienotās valstis Ukrainas atbalstam sapulcējušas vairāk nekā 50 valstu koalīciju, bet vēl 140 valstis nosodījušas Krievijas agresiju. Finanšu nozares asociācija noreaģējusi uz Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāja Jāņa Reira no Jaunās vienotības publiskiem izteikumiem, paziņojot, ka tie grauj Latvijas finanšu sistēmas un valsts reputāciju. Pēc asociācijas pārstāvju domām politiķu saceltā ažiotāža ap Euribor likmju pieaugumu, kas izriet no Eiropas centrālās bankas lēmumiem, ir sasniegusi bīstama populisma robežu. Reirs šodien bija pamatīgi iepriecinājis publiku, skaidrojot, ka hipotekārā kredīta procentu, Euribor likmes un banku piemērotās procentu likmes maksājumiem varētu noteikt 50% atlaidi uz gadu. Par šādu konceptu šodien vienojās arī Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā šodien tika apspriesta iedzīvotāju iniciatīva par iecerēm padarīt stingrākas valsts valodas prasības. Iniciatīvas autoru piedāvātais likumprojekts rosina uz laiku ieviest stingru latviešu valodas dominanci, liedzot krievu valodas izmantošanu publiskajā telpā un darba tirgū. Tiesību sarga biroja pārstāvi, Latvijas darba devēju konfederācijas un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi pauda, ka konceptuāli gan it kā atbalsta valsts valodas stiprināšanu, bet par pašu piedāvāto likumprojektu esot zināmas pretenzijas, jo labāk un loģiskāk varētu būt bijis stiprināt valsts valodas likuma normas. Oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis publiskots, ka akciju sabiedrība Daugavpils siltumtīkli plāno par 5% pazemināt siltumapgādes tarifu. Ja pašlaik spēkā ir siltuma tarifs 85,33 eiro par megavatstundu, tad no 1. novembra uzņēmums plāno to noteikt 81,13 eiro apmērā par megavatstundu. Uzņēmums pamato tarifu izmaiņas ar kurināmā izmaksu kritumu. Valsts policija turpina meklēt kopš svētdienas Krāslavas novadā pazudušo 1984. gadā dzimušo Svetlanu Īžiku kopā ar viņas 2020. gadā dzimušo meitu Karīnu. Informācija par pazudušajām izsludināta pa visu Latviju. Jāpiezīmē, ka sievietei ir psihiskas dabas problēmas, bet meitenei nepieciešama nepārtraukta medicīniskā palīdzība. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio